Ja tu mēģini kontrolēt savus bērnus, varbūt arī partneri, tad tā būs tāda cīņa, kuru tu būtībā esi zaudējis no sākuma jau paši, tāpēc, ka tu pieķeries priekšstatam par to, kādam tam cilvēkam vajadzētu būt. Un jo lielāka kļūst tava vilšanās, piemēram, ka bērns izvēlās viņš pats, jo sliktāka kļūst tava dzīves kvalitāte. Un tāpēc nevienam nepatīk dzīvot zem tāda nosacījuma, kad es tevi pieņemšu tikai tad, ja tu atbildīsi kaut kādām manām gaidām. Bērni to ļoti labi jūt, pat daudz ātrāk nekā vispār pieaugušie domā. Viņi taču saprot, ka mīlestība kļūst atkarīga no kaut kādas paklausības, sasniegumiem, kaut kādām pareizām izvēlēm vai spējas attaisnot vecāku cerības, un tad jau arī sākās tā bērnu pretošanās. Ne jau tāpēc, ka tas bērns no savas kaut kādas būtības ir slikts vai nepateicīgs. Tas notiek tādēļ, ka katrā veselā cilvēkā dzīvo dabiska vajadzība vadīt savu dzīvi pašam. Tas taču ir normāli, vai ne, ka mēs katrs gribam dzīvot savu dzīvi. Un jo spēcīgāka kļūst tā kontrola, jo pieaug arī vēlme no tās izrauties. Tāpēc nebrīnies, ka tur rodās visu laiku pretestība. Un bieži vecāki saka, ka vēlas izaudzināt taču patstāvīgus, domājošus un drosmīgus cilvēkus. Taču tajā brīdī, kad bērns sāk domāt patstāvīgi, vai nepiekrīt, vai aizstāv kaut kādas savas robežas, vai izvēlas citu ceļu, tad vecāki to bieži uztver kā nepaklausību, necieņu vai tādu personīgu maza bērna ievainotu atraidījumu. Ja? Bērni ļoti labi redz šo pretrunu. Viņiem, piemēram, vecāki saka, kad tev jāmācās būt neatkarīgam, bet viņi soda viņus par neatkarības izrādīšanu. Viņiem māca uzticēties sev, bet tad, kad jāpieņem savi lēmumi, tad viņiem neļauj to izdarīt. Un ar laiku tas vienkārši grauj uzticību vispār jūsu savstarpējām attiecībām. Pat ja tas ir bērns, ja jūs kā bērni jau iemācāties tā darīt, arī ar pieaugušiem cilvēkiem jūs darīsiet to pašu. Un daudz vecāki vispār nemīl savus bērnus bez nosacījumiem, bet viņi mīl to versiju, kuru ir iztēlojušies savā galvā, tādā veidā radot manipulāciju, kaut kādu kontroli, emocionālu spiedienu uz to mazo bērnu. Un patiesa vecāka brieduma pazīme būs tad, ja viņš spēs atteikties no savām gaidām un atļaus bērnam kļūt par to cilvēku, par kuru viņš ir atnācis kļūt šeit. Un padomā, kā tu justos, kad kāds nepārtraukti censtos tevi ielikt kaut kādā rāmī, kastītē, kad no tevis visu laiku tiek gaidīts, lai tu domātu, rīkotos un dzīvotu tieši tā, kā otrs ir iztēlojies. Es esmu tava mamma un es iedomājos, ka tev jākārto man tas tieši tā, ka tev jāuzvedas tieši šādi, jāiet tieši tādā skolā. Cik ilgi tu gribētu atrasties attiecībās, kurās tev nemitīgi jāpierāda, ka esi pietiekami laba, lai saņemtu pieņemšanu, ka tev kaut kādā veidā jārāda, ka tu esi tieši tāds pats cilvēks kā visi pārējie, lai tevi pieņemtu. Tu nevari būt individualitāte. Un tieši tā jau arī jūtas bērns, jo vairāk viņš saprot, ka viņu mīl par atbilstību gaidām, nevis tikai par to, kas viņš ir. Jo vairāk viņš vai nu sāka izpatikt, zaudējot sevi, vai arī viņš vienkārši pretojas, lai nosargātu to, cik viņa ir izveidojusies, to savu kaut kādu identitāti, to savu iekšējo sajūtu. Jo nevienam cilvēkam nepatīk dzīvot kaut kādās svešās gaidās. Mums visiem ir dabiska vajadzība būt pieņemtiem tādi, kādi mēs esam. Tas jau ir pašā pamatā. Nevis ierasties ģimenē un teikt, wow, tagad es mainīšos, lai būtu tieši tāds, kādu tu vēlies mani redzēt. Kad tas beigsies? Tas nekad nebeigsies. Tieši tāpēc attiecības uzplaukst nevis tur, kur ir tā kontrole, bet kur rodas vieta pieņemšanai un tev ļauj būt tev pašai.